Nav gan Mareša, viņš bieži vien sit šādās situācijās. Pēc tam centrējums uz tuvo stāvu un Panič apsteidz visus Raidabumu vārtos 17. minūtē. Nostrādā pats pirmais standarts šoreiz Stefans Panič 1-0. Kaut kur arī puspozīcija bija ieņēmis. Emersons aiziet projām, sit, vēl viens sitiens un tagad gan bumba ir vārtos Darko Lemaič 2-0. Spēles pirmo stundu noslēdz ar precīzu sitienu Darko, un tagad viņam atkal ir 7 vārtu gūmi. Nepalika mīnus pie Lemaiča, ir vēl iespēja, Emersonam Lemaičs piespēlē, bet netiek bumba līdz Emī. Tur ir Tihonovičs, Panič. Atņemta bumba kļūda, Ķigurs 3-0 un skrien uz centru. Tieši asistents nebija aizmugurē Mārtiņš Ķigurs. Īsā laika posmā 2 vārtus gūst RFS komandā. Mums jāapskatās tieši tā pēdējā piespēle, noteikti arī var tiesuši tur pazīmēs mazliet. Ja viņi te ir atbraukuši, mērojuši tālu ceļu līdz LFK sporta parkam. Bet izskatījās, jā, šeit bija daudz gan RFS, gan Riga komandai. Vismaz, varbūt arī Auda ar Liepāju kaut ko parādīs. Savaļnieka sitiens un Savaļnieks trāpa no distances. Stūrī. Nevelk arī šodien Nikitas Šaraņins, jāsaka. Roberts Savaļnieks panāk 4-0. Noteikti arī viņš. Fantazijas spēlē daudziem ir. Un nopelna tagad 6 ar 11-metrniekiem, bet Mareš šoreiz iesit gan un panāk 5-0 87. minūtē. 5-0 atkārtots lielākais rezultāts mačos starp šīm komandām. Protams, RFS labā, jo Daugavpilī. Lūdzu spiediet like un subscribe.